Debes Tēvs, mēs, kungs, kopā kā draudz, kungs, un ikviens atsevišķi arī nākam, Tēvs, lai, kungs, šodien dzirdētu no Tevis, Dievs. Mēs pateicamies par Tavu vārdu, paldies par Tavu patiesību, paldies, Dievs, ka tas ir kā zobens, Dievs, kad vajadzīgs, kad atšķeļ, kad nodala, debes Tēvs. Paldies, Dievs, ka tas ir par iedrošinājumu, par stiprinājumu, par atgādinājumu, debes Tēvs, ikvienam no mums. Dievs, paldies, ka tā ir tā patiesība, kungs, kurā Tu vēlies mūs redzēt, Dievs, kurai Tu mūs esi radījis, paredzējis, Dievs, un lūdzam, kungs, lai mēs esam gatavi no Tevis saņemt. Dievs, lai Tev viss gods un slāva Tēvs šodien, šeit, kungs, un mūžīgi. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mēs zinām stāstu, kad Mozes tika aicināts, lai viņš izved Izraēlu no Ēģiptes. Zinām, pareizi, jā? Ēģipte bija verdzībā, ilgus gadus viņi tur kalpoja, un pat bija aizmirstus, kāds ir viņa Dievs. Taču Dievs aicināja Mozu, caur Mozu, kopā ar Mozu viņš izved viņus ārā no Ēģiptes, no verdzības, un tai turpinājumā, kam vajadzēja sekot varbūt pāris dienu laikā nonākšanai līdz šai apsolītai zemei, izvērtās nedaudz ilgāk, līdz 40 gadiem, bet arī tas nebija šķērslis, lai Dievs piepildītu savu apsolījumu. Un savukārt tur pēc tam nonāk tādā situācijā, kad Mozes aicina 12 vīrus, lai viņi iet un izlūko šo Kanānas zemi, šo apsolīto zemi. Un viņš tā arī dara, viņš izsūta šos 12 vīrus, un viņi aiziet un izlūko, skatās, kas tur notiek, un viņi ierauga. Tur ir milži, tur ir daudz cilvēku, tur ir stipra tauta, tur ir, tāpat laikā tur ir tāda raža, tur viss ir bagātīgi, tieši tā kā Dievs ir solījis. Piens un medus, tā. Un atnāk atpakaļ, un kas notiek? 10 no šiem vīriem ir sašutuši, un viņi patiesībā ieduši bailes arī visiem pārējiem. Tur ir vienkārši Anaka dēli, ja es nemaldos, es atvainojos, ja es kļūdos, bet man liekas, tā arī bija par tiem milžiem, kad ir runa. Un tur viņi ir tik daudz, un mēs salīdzinoši nespēsim stāties pretī, viņi ieduši tāds bailes. Visai tautai, un savukārt tas ir divi apsolījums, bet ir divi vīri, kas nostājas un pasaka pretēji. Un tas ir Jozo un Kāleps. Un šie savukārt vīri atšķirās ar to, ka viņi pazīstot Dievu. Viņi paļaujās, ka Dievs piepildīs savu apsolījumu. Ka Dievs piepildīs savu apsolījumu. Jo Dievs bija apsolījis, šī ir tā zeme, ko jums būs iemantot. Un tā ir tā liela atšķirība starp tiem 10 un šiem 2, ka viņi paļāvās, ka Dievs, ko ir solījis, to viņš arī piepildīs. Un arī šodienas rakstvieta ir no Jozos grāmatas. Es aicinu, ka mēs kopā varam atvērt Jozos grāmatu. Uzreizējas 5. Mozes grāmatas, ja? Pirmās 5 Mozes un uzreiz pēc tam ir Jozos. Un izlasīsim no 5. līdz 18. pantam, 1. nodaļā. Jozos grāmata, 1 no 5 līdz 18. Tātad, neviens, lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī. Kā es esmu bijis ar Mozu, tāpat es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošsirdīgs. Jo tev būs šai tautai jāsadala zem par mantojumu, ko es ar zvērestu esmu apsolījis dot viņu tēviem. Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mozes, mans kalps, tev ir pavēlējis. Nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Lai tavu mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kurpien tu iesi? Tad Jozo pavēlēja tautas pārstāvjiem sacīdams. Noiet nometnē un pavēliet visai tautai, sacīdami. Apgādājieties ar ceļamaizi, jo nākamajās 3 dienās jums būs jāceļas pāri Jordānai, ka jūs ieiet, lai iemantotu to zemi, ko tas kungs, jūsu Dievs, jums dod par īpašumu. Bet rūbeniešiem un gadiešiem un manas pusciltī Mozes sacīja, pieminiet to vārdu, ko Mozes tā un kalps jums ir pavēlējis teikdams. Tas kungs, jūsu Dievs, jums grib dot mieru un dot jums šo zemi. Jūsu sievas, jūsu mazie bērni, jūsu ganāmie pulki, lai paliek šai zemē, ko Mozes jums ir devis, šai pus Jordāns, bet jūs paši apbruņojušies, celieties savu brāļu priekšgalā, visi karaspēka varonīgie un stiprie vīri, un palīdziet viņiem, kamēr tas kungs, jūsu Dievs, arī jūsu brāļiem, tāpat kā jums, būs devis mieru
arī viņi būs ieguvuši īpašumā to zemi, ko tas kungs jūsu Dievs viņiem dos. Tad jūs atgriezīsieties savā zemē un to dabūsiet, ko Mūzes tā kunga kalps ir jums devis šaipus Jordāns pret saules lēktu. Tad tie atbildēja Jozuam sacīdam, visu, ko tu mums esi pavēlējis, to mēs darīsim. Un visur, kur vien tu mūs sūtīs, mēs iesim. Tāpat kā mēs esam visās lietās klausījuši Mūzum, tāpat arī mēs tev klausīsim, lai tikai tas kungs, tavs Dievs, ir ar tevi, kā viņš ir bijis ar Mūzu. Ikvienam vīram, kas turēsies pretī tavai pavēlei un kas neklausīs taviem vārdiem, lai tu arī ko un cik bieži pavēlētu, būs mirt. Tikai esi stiprs un turi drošu prātu. Dievs arī ikvienam no mums ir paredzējis. Viņš patiesībā mūs ir radījis, lai mēs dzīvotu viņa apsolījumos. Dievs, kad radīja pirmos cilvēkus, viss viņiem bija dots. Visi Dieva apsolījumi, ko mēs varam iedomāties, ko mēs varam izlasīt Dieva vārdā, viņi tajos dzīvoja. Dievs viņus radīja un paredzēja, lai viņi tajos dzīvo. Un arī šodien patiesībā, ik viens no mums, es, tu, ik viens, kas mēs esam šodien, Dievs mums ir paredzējis, ka mēs dzīvojam viņa apsolījumos. Ka tie ir mums paredzēti. Mēs tam esam radīti, mēs tam esam veidoti, un tie mums ir jāsaņem, un tie mums ir jālieto. Tie mums ir jāiemanto priekš sevis. Piekrītam? Jo vēstulē romiešiem ir teikts, ka mums, kā viņa tautai, romiešiem 9.4, pieder Dieva apsolījumi. Mums, kā viņa tautai, pieder Dieva apsolījumi. Ikvienam no mums pieder Dieva apsolījumi. Agrāk, kad mēs, vismaz pie sevis tā domāju, es biju jaunāks, es ļoti drosmīgāks biju. Viegli bija apsolīt. Jūs piekrītat, arī jums kādreiz bija? Mazāk bijām, skolā gājām, pamatskolā. Viegli bija apsolīt. Es apsolu. Es izdarīšu, vai es apsolu, tā būs. Kā es te sēžu, kā es te stāvu. Un tad bija viegli, bet mēs pieaugot, mēs apzināmies, ka nemaz nav tik viegli kādā brīdī turēt apsolījumus. Mums kā cilvēkiem patiesībā ir pareizi pat izvairīties, tik drosmīgi dot apsolījumus, jo ne viss ir mūsu rokās. Ne visu mēs spējam, ne visu mēs domājam, ka mēs izplānosim līdz galam, tā arī notiks. Es domāju, ka tāpēc arī Dievs ir teicis visdrīzāk, ne tikai par zvērstu, par zvērstu nezvēriet. Ne pie zemes, ne debesīm, ne pie saviem matiem, bet jūsu jā, lai ir jā un nē ir nē. Un viņš arī mūs grib pasargāt no tā. Bet atšķirība ir tā, ka šie apsolījumi, tā ir Dieva griba. Tā nav cilvēka, tas nav cilvēka prāts tikai. Tas nav tikai tas, ka es gribu kaut ko saņemt, vai es gribu kaut ko iemantot, vai man kaut kas pienākas kā Dieva bērnam. Tā ir Dieva griba. Un šeit ir liela atšķirība. Mūzes grāmatā rakstīts, ka Dievs ir, ne tikai Mūzes. Es vienkārši atradu tā pirmā rakstīja, kas jau un vēl apstiprina. Dievs ir uzticams, Dievs ir taisns, Dievs ir patiesīgs, Dievs mums to dod. Tātad tā nav mūsu griba. Mums jāsaprot, tas mums ir ļoti svarīgi katram pieņemt, jo ja mēs tikai domājam, ka mēs ar savu cenšanos vai gribēšanu, ka man tas tikai pienākās, tas ir Dieva prāts vispirms ikvienam no mums, lai mēs saņemam viņa apsolījumus. Jo mums ir, patiesībā mums ir jāzina, kas mums pieder. Mēs turpmāk uzreiz pieminēsim konkrētus apsolījumus. Mēs uzskaitīsim viņus, lai mēs arī sev varam kādus no viņiem. Viņi ir ļoti daudz. Man droši vien laiks aiziet to un darot, droši vien kā uzskaitot apsolījumus vien, bet mēs pieminēsim kādus. Bet patiesībā mums ir jāapzinās, ka mums pieder kā viņa bērniem, mums pieder, jo Dievs to vēlās, viņa apsolījumu. Un ja mēs zinām, kas mums pieder, tad mēs zinām, uz ko tiekties. Mēs zinām, kas mums var pietrūkt. Mēs zinām, kas mums ir apsolīts. Ja? Un mēs uz to tad arī ejam. Un dažkārt par apsolījumam arī jācīnās. Dažkārt par apsolījumiem ir jāiestājās. Jo miesa ir vāja. Mēs zinām, gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Lai kā mēs gribētu, bieži vien nesanāk. Mums ir vajadzīga palīdzība. Mums Dievs ir vajadzīgs, mums ir vajadzīgs svētā gara spēks, lai pastāvētu. Jo ir rakstīts, ne pret miesu un asinīm mēs cīnāmies. Ja? Vēstulē Efeziešiem. Pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules tāpā. Bez svētā gara mēs to neizdarīsim. Bez patiesas atgriešanās pie Dieva, bez piepildījuma ar svēto garu, mēs neiemantosim svēto garu. Mēs neiemantosim Dieva apsolījumus. Mums ir vajadzīgs svētā gara spēks. Un, jo Sātans cenšas nozagt. Sātans neguļ, viņš nepārtraukti ir apkārt,
Un viņš cenšas tos visus apsolījumus, kas mums nāk no Dieva, kas mums nāk no viņa vārda, kas ir patiesība, viņš cenšas to paņemt projām. Un tāpēc mums ir jābūt nomodā. Bet Dievs saka, joprojām atceros no svētdienas skolas, viena tēma bija tāda, ja jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja no visas sirds mani meklēsiet. Mūsu grāmatas neatceros, kur tā bija nodaļa pants, bet fakts ir skaidrs. Ja mēs viņu meklēsim, mēs viņu atradīsim. Ja no visas sirds viņu meklēsim. Un es gribu šobrīd pieminēt kādus apsolījumus. Mums ir jāļauj tiem atspoguļoties pret mums. Mums ir jāņem katram, Dievs, vai šis apsolījums ir manā dzīvē, vai vēl nav? Jo ir iespējams, ka mums vēl kāda nav. Varbūt mums viņi ir doti, bet mēs viņos nedzīvojam. Un ir liela atšķirība. Tāpēc ieklausamies tajos nedaudzajos apsolījumos, ko es nolasīšu jums no Dieva vārda. Vai jūs kāds pierakstat arī rakstvietas? Labi, tad pierakstam arī rakstvietas. Tātad no psalmiem 119. psalms, 58., 65., 107., 170. pāns. Kaut vai, pirmie. Un Dievs apsola būt žēlīgs. Dievs apsola mums iekanu būt žēlīgs. Pret tik vienu no mums būt žēlīgs. Viņš apsola darīt labu. Dievs, vai tu dari man labu? Vai savā ikdienā var pateikt, Dievs, tu man dari labu? Dievs man tā nelieks. Bet Dievs apsola darīt labu. Un šeit atkal mums jāatcerās, Dievs, tā ir tava griba priekš manis darīt labu. Mums ikvienam varbūt šis jautājums, kāpēc Dievs, es neredzu to? Kāpēc es to nepiedzīvoju? Bet Dievs ir apsolījis darīt labu. Hagais 2.5. Dieva gars valdīs jūsu vidū, Dievs apsola. Dieva gars valdīs jūsu vidū. Draudze, Dieva gars valda mūsu vidū, jo Dievs ir uzticams. Amen? Tā vienkārši ir. Lūkas 24.49. Svētais gars. Tēva apsolījums. Svētais gars, tas pats apustuļu darba sākumā. Viņš ir apsolījis svēto garu mūsos. Ne tikai mūsu vidū, bet mūsos katrā. Mūsos katrā ir svētais gars. Mēs esam svētā gara tempļi. Tas ir viņa apsolījums un tas ir fakts. Tas nav grozāms. Ja mēs esam piedzimuši no augšas, ja mēs atzīstam, ka Jēzus Kristus ir mūsu kungs, tad mūsos ir svētais gars. Mūsos ir mūžībā. Es vienīgais smaidu? Nē, Ras arī smaidu. Lieliski. Jaunas debesis un jaunu zemi. Viņš to apsola. Nevis mana griba vai tava griba. Viņš to apsola tev dot jaunu debesis un jaunu zemes. Jaunu zemi. Savu mieru. Ļoti aktuāls, man liekas, ar brīžam jautājums. Jā. Nu, nav tas miers. Un kā tas var būt? Bet Dievs apsola. Dievs apsola. Un ja Dievs apsola, viņš to grib dot, un viņš to var dot. Vai mēs to varam saņemt? Vai mēs to gribam saņemt? Dievs apsola savu mieru. Adusu. Iet adusā. Ebrejiem 4.1. 2. Korintiešiem 3.17. Brīvība. Brīvība. Tik daudzās lietās mēs vienkārši esam saistīti. Mēs ļoti labi nesaukšu vārdā. Slavēšanas vakar arī. Padalās cilvēks ar to, ka patiesībā mēs neapzināti varam tā vien ieslīgt tādās kalpībās. Un mēs esam saistīti. Tur nav brīvības. Tur nav brīvības. Bet Dievs apsola brīvību. Viņš saka, kur ir tā kunga gars? Tur ir brīvība. Mums ir vajadzīgs Dievs. Mums ir vajadzīgs svētais gars. Viņš mums dod brīvību. Tie ir viņa apsolījumi. Atceramies, tie ir viņa apsolījumi. Tā ir viņa griba, lai mēs tajā dzīvotu, lai mēs to pieņemam kā faktu. Tā ir viņa griba mūsu dzīvē. Mūžīgo dzīvību pieminējam. Un vēl daudz un daudz atbrīvošanas. Un vēl citas lietas. Vēl personīgi. Tie, ko mēs nolasam, varbūt šobrīd Dieva vārdā, un vēl varam lasīt. Bet ir arī personīgi, kad Dievs uzrunā, es tev izvedīšu. Es tev parādīšu. Viņš mums dod instrukcijas. Viņš mums pamāca. Tas ir vēl personīgi, kad Dievs uzrunā mūs katru ar kādiem apsolījumiem. Ka viņš darīs, ka viņš ir uzticams. Un tā ir viņa griba. Jo, kad mēs pieminam apsolījumus, mēs pieminam daudz apsolījumus. Būt žēlīgs, darīt labu, atspirdzināt glābšanu, svētais gars mūsu vidū, mūsos, jaunas debesis, savu mieru, atbildēts lūgšanas, atdusu, brīvību, mūžīgo dzīvību. Bieži vien tas ir kā līdzība tiešām par sējēju. Atceramies līdzību par sējēju.
Kas ējas gāja, viņš sēja sēklu. Citi krita ceļmalā, uz akmenāja, krūmājos un labā augsnē. Un ar Dievu vārdu, ar apsolījumiem, ar lietām, varbūt, kas mums liekas kādā brīdī tādas, vai tiešām man? Tad arī visdrīzāk tas ir kā vārds, kas iekrītas akmenājā, kas nokrīt ceļmalā. Mēs ar prieku varbūt to sākumā uzņemam, kā rakstīts, bet saknēm nav kur augt, un mēs to neielaižam sevi iekšā. Mēs to nepieņemam kā faktu priekš savas dzīves. Ja es Dieva apsolījumus apšaubu, nekas nemainīsies. Tas ir kā tiešām, kad iekrīt, ātri uzdīkst, un Sātans nāk un nozog. Ja mēs tajā nepaliekam, mums ir viegli palikt Dieva žēlstībā. Mums ir viegli palikt kādās citās atziņās par to, kāds ir Dievs vai kāds viņš mūs redz vai nosauc. Bet tad, kad runa ir par kādām tādām pamatlietām, par to, ko Dievs vēlas mūsu dzīvē, es nesaukšu pat atkal visu to pašu no sākuma, mieru, prieku, par atbrīvošanu, par svēto garu mūsos, par viņu plānu mūsu dzīvē, ko viņš apsola, tad mēs bieži vien ļaujam, ka šī sēkla mums tiek nozagta. Mēs esam dzirdējuši Dievu apsolījumu, un paiet tikai diena, divas, laiks, īsts brīdis, mēs ļaujam to nozagt. Un tas ir tāpēc, ka mēs neturamies pie tā. Mēs neļaujam šam vārdam, mums tas ir jāpārdomā savos prātos, savās sirdīs, lai tas iesēžās mūsos, lai tas iesakņojās mūsos, mums tas ir jāizrunā, mums tas ir jāapstiprina priekš sevis, ka tā ir patiesība. Savādāk Sātans nāk un nozog vārdu, tā kā rakstīts. Jā, līdzībā par sēju. Tas ir tik vienkārši. Jozos 1.11. Viens pāns no tā, ko mēs nolasījām. Noiet nometnē un pavēliet visai tautai, sacīdam, apgādājieties ar ceļamaizi, jo nākamajās 3 dienās jums būs jāceļas pāri Jordānai, ka jūs ieiet, lai iemantotu to zemi, ko tas kungs, jūsu Dievs, jums dod par īpašumu. Šeit notiek sagatavošanās darbi. Šeit notiek kaut kāda lēmuma pieņemšana. Un arī mums savās dzīvēs, ja mēs gribam saņemt Dieva apsolījumus, viņi iet pēc Dieva apsolījumu. Šī tauta iet pēc Dieva apsolījumu. Vismaz lielākā daļa, jau viena daļa bija saņēmuši šai pus Jordānas, bet mēs redzam, ka pārējā daļa iet, lai iemanto Dieva apsolījumus. Mums ir jāpieņem lēmums, es to vēlos. Ja mēs to neatzīstam, ka mums tas ir vajadzīgs, ja mēs nepieņem lēmumu, es vēlos kaut ko mainīt savā dzīvē, lai es saņemtu Dieva apsolījumus, lai es tajā dzīvotu, lai tie būtu manī, jo Dievs man tādu radīja, tam man radīja, ikvienu no mums. Mums ir jāpieņem lēmums. Un ir iespējams tā, ka mēs esam dzīvojuši kādā brīdī Dieva apsolījumos. To pašu pieminot, to pašu Dievu mieru. Mēs esam piedzīvojuši, mēs esam saņēmuši Dievs, mēs zinām to apsolījumu. Ja es saku, savu mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne kā pasauli. Es jums dodu, ja es to saku. Un tas ir pavisam cits miers. Un mēs esam piedzīvojuši Dievs slāvu tev. Apkārt tur vienalga, kas brūk vai krīt. Tā nav vienaldzība, bet tas ir miers, kas ir no Dieva. Taču paiet laiks, mainās situācijas, mainās apstākļi, nāk cilvēki, un šis miers mēs varam pazaudēt. Tas ir kā viens no piemēriem, ko es šobrīd pieminu. Tas nozīmē, ka Dieva apsolījumi mums var būt bijuši, bet mēs viņus esam pazaudējuši. Mēs esam paši aizgājuši no viņiem. Vai mēs esam kādā veidā piemānīti, vai Sātans ir nozadzis vienkārši šo patiesības vārdu no mums, un mēs esam pazaudējuši viņu. Arī tā mēdz būt. Un līdz ar to, ka mēs pazaudējam kāds no šiem apsolījumiem, mums var ienākt doma, ka iespējams jau tā ir paredzēts. Iespējams, es nekad netikšu vaļā no tās savas atkarības, vai no tā savu nemieru, vai man nebūs tāds prieks, varbūt kādam vajadzētu būt kādas lāsts Dieva vārdā. Priecājieties, vēlreiz saku, priecājieties, jūs esat glābti, jums pieder debesu valstība, jūs tajā dzīvojat, jums ir visdieva apsolījumi, katram no jums ir svētā gara dāvana. Jūs zināt, jums ir katram svētā gara dāvana. Katram, kas esam pieņēmuši šeit Kristu par savu kungu, ir svētā gara dāvana, lai nestu svētību. Katram neļausim sev to apmānīt, jo Sātans vienkārši melo. Viņš vienkārši melo. Nē, tev nepienāks. Nē, tu nē, es apsties uz sevi. Bet tā nav patiesība. Bet ir 2 lietas, ko es gribu pieminēt, ko mums vajadzētu ievērot. Un tā ir 2. Korintiešiem 7.1. 2. vēstule Korintiešiem 7.1. Ja vēlaties atšķirt, ja neesi kopā, vienkārši es lasat līdzi.
Tā kā mums ir tādi apsolījumi, man mīļie, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti dievbijībā. Tā kā mums ir tādi apsolījumi, mums ir milzīgi apsolījumi no Dieva, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti dievbijībā. Mēs zinām, ka dievbijība ir visa sākums. Visa atslēga slēpjas dievbijībā. Visas gudrības, visas atziņas sākums ir dievbijība. Ja mums jau sāk parādīties lepnība, augstprātība, paštaisnums, viss šīs lietas, kas mums šķir, un šeit pirms tam pieminam, šķīstīdamies no visiem miesas un gara traipiem, tātad grēks, ik viena veida grēks mums šķir no Dieva. Bet ik viens ceļš atpakaļ ir šī dievbijība. Mēs atgriežamies dievbijībā, mēs atzīsim, kur mēs kļūdamies. Mēs atzīsimies, ka mūsu ceļi nav bijuši Dieva ceļi. Mēs atzīsimies, ka mūsu domas nav bijuši Dieva domas. Tāpēc mums ir atkal un atkal jāpārbauda sev, vai mēs stāvam dievbijībā. Jo mēs stāvam varam Dievu priekšā. Dievs nav mainījies, Dievs joprojām ir uguns, kas iznīcina. Dievs joprojām ir labs Dievs. Viņš joprojām ir uzticams, viņš ir visspēcīgs. Viņš ir mūsu tēvs, viņš sauc par draugiem mūs. Tātad atgriezīsimies tādā patiesā dievbībā, grēku nožēlā. Otrs ir Ebrejiem 10.36. Vēstule Ebrejiem 10.36. Ebrejiem 10.36, jo jums vajag pacietības, lai Dievu prāt darījuši, iemantot apsolījumu. Arī nekas jauns. Pacietība. Mācieties pacietību. Mēs gribam daudz lietas ātri, un tagad arī ir iespējams. Es gribu teikt, Dievam viss lietas ir iespējams. Ir brīnišķīgas liecības, mūsu pašu vidū dzirdēts. Vienā mirklī nav. Tas, kas bija, kas traucēja, kas kaitēja, nav. Viņam vairs nav. Bet ir brīži, kad mums Dievs māca pacietību. Un tas droši vien arī ir viņa ziņā, kad mums ir jāmācās šī pacietība, kad mums ir jābūt pacietīgiem, lai iemantotu Dieva apsolījumus. Ja? Arī šeit ir tātad. Jo jums vajag pacietības, lai Dievu prāt darījuši, iemantotu apsolījumus. Mums ir jābruņojas. Dievs ļoti augsts novērtē pacietību. Dievs to saka savā vārdā. Šī pacietība raksturo tādu patstāvīgu, tādu ilglaicīgu periodu. Patstāvība nav 2 stundas. Es esmu ļoti pacietīgs. 2 stundas jau Dievs, es esmu pacietīgs. Tie var būt, mēs zinām, gadi. Tas ir katra individuāls gadījums, protams. Un mēs lūdzam Dievs, lai notiek ātrāk. Viņš arī zina mūsu mēru. Nav tā, ka viņš pieminēja gadus, tātad gadi, es gaidu jau gadus. Nē, viņš zina mūsu mēru, viņš zina, cik ilgi mums ir šī pacietība, viņš zina, ka tas īstais brīdis pienāk, lai mums dotu īstajā brīdī viņa apsolījumus. Piekrītat? Jā, visi kopā sakam jā. O jā, tas ir lieliski. Bet šodien sākās svētruna. Pati galvenā doma, tā, ko es ticu, ko Dievs vēlas, lai mēs šodien arī dzirdam, arī tas viss, ko mēs šodien dzirdējām jau, ir no Jozos 1. nodaļas no 12. līdz 15. pantam, ka mēs ticu, ka mums ir jāpievērš vislielākā uzmanība. No Jozos 1, no 12. līdz 15. pantam. Pieminiet to vārdu, ko Mūzes tā kunga kalps jums ir pavēlējis, teikdams, tas kungs jūsu Dievs jums grib dot mieru un dot jums šo zemi. Jūsu sievas, jūsu mazie bērni un jūsu ganāmie pulki, lai paliek šai zemē, ko Mūzes jums ir devis šaipus Jordānas. Bet jūs paši apbruņojušies, celieties savu brāļu priekšgalā, visi karaspēka varonīgie un stiprie vīri, un palīdziet viņiem, kamēr tas kungs, jūsu Dievs, arī jūsu brāļiem, tāpat kā jums, būs devis mieru, un arī viņi būs ieguvuši īpašumā to zemi, ko tas kungs, jūsu Dievs, viņiem dos. Tad jūs atgriezīsieties savā zemē un to dabūsiet, ko Mūzes, tā kunga kalps, ir jums devis šaipus Jordāns pret saules lēktu. Šeit ir teikts, ka ir kādi, kas jau ir iemantojuši. Ir kādi, kas jau ir iemantojuši, kas jau ir saņēmuši, kas jau dzīvo Dieva apsolījumos. Mēs redzam, ka šī puscilts un šīs 2 cilts viņas jau ir iemantojuši. Bet ko Dieva vārds saka?
Viņš saka, tie, kas jūs esat jau iemantojuši, attiecinām uz sevi. Tie, kas mēs esam jau iemantojuši kādas apsolījumus. Un mēs zinām, ka mēs tajos jau dzīvojam. Un tā nevarētu būt. Tā vienkārši nevar būt, ka mums nav Dieva apsolījumi, ka mēs tajos nedzīvojam. Tie, kas mēs esam jau iemantojuši. Viņš saka, jums jāiet ir priekšgalā tiem, kuri to vēl nav iemantojuši. Tas ir arī šodien, man un tev. Arī mums, ja mēs saprotam, Dievs, es tev pateicos par to mieru, es tev pateicos par to brīvību, ko tu man esi devis. Es tev pateicos par tām lietām, Dievs, par taviem apsolījumiem, par tavu svēto garu, par tavām dāvanām, kad es varu tajās dzīvot, jo tie ir tavi apsolījumi. Bet es redzu, es zinu, ka kāds cīnās man blakus par to, kāds to meklē, bet viņš jau to nav saņēmis. Tad mans un tavs pienākums ir nostāties priekšā un palīdzēt. Mans un tavs pienākums patiesībā ir iet pa priekšu, lai arī mūsu tuvākais, mūsu tālākais blakus, kas mēs esam cilvēki, par ko Dievam deg sirds, arī iemantot apsolījumus. Mums tas ir ļoti būtisks, tas parāda. Mēs lasām apostoļu darbos, un viss viņiem bija kopīgs. Un ļoti bieži mēs to attiecinām maks, nauda, mājas. Viss viņiem bija kopīgs. Viņiem bija kopīga rūpe, viņiem bija kopīga interese, viņiem bija kopīga sāpe. Viņiem bija kopīgi, kas notiek tavā dzīvē. Un tas pats arī ar mums ikvienu. Mēs kā draudzi, kā Kristus mies, kā dzīva akmeņi kopā liekamies viens tur šites, šutur, viens tur pielīdzim plaisas, viens tur kaut kādu jauc. Mēs visi esam daļa no tā visa. Ja mēs esam saņēmuši, mums ir jābūt tiem, kas palīdz arī pārējiem. Tas nav tikai es lūkšu par tevi. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir būtiskākais. Jo Dievs dara. Un viņš atbild uz mūsu lūkšanām. Tas ir arī praktiskais. Tas ir viss kopā. Viņi gāja pa priekšu. Nevarētu iemantot visus šos apsolījumus. Un Dievs sākumā šajā nodaļā saka Jozuam, esi drošs un sīksts jaunajā vai vecajā tulkojumā un kā bija bezbailīgs, drosmīgs. Dievs saka sākumā to Jozuam. Pēc tam mēs lasām arī 1. nodaļas pēdējā pantā, tikai esi stiprs un turi drošu prātu. To jau atgādina viņam visa tauta. Tātad Dievs, kad bija uzrunājis savu vārdu, viņš bija pateicis, pēc tam arī tauta, arī pārējie, kas bija blakus, viņam to atgādināja. Viņi to atgādināja. Viņi neaizmirs to, ko Dievs bija teicis, viņi neaizmirs, ko Dievs bija apsolījis. Tikai turi drošu prātu. Esi drosmīgs, esi stiprs. Ja. Mēs nedrīkstam samierināties ar to, ka mums ir. Mēs vienalga, kas tas arī būtu, kāda Dieva apsolījuma. Ja mēs samierinamies, mēs esam ļoti egoistiski. Mums ir jāapzinās, ka vēl ir blakus, kam mēs varam palīdzēt arī iemantot Dieva apsolījumus. Dievs mūs katru var lietot pie savu tuvākā. Lai arī viņi iemantot apsolījumus. Un iedrošinājums turpinās. Jozos 2. nodaļa. Pašķiram drusciņus priekšu. Jozos 2. nodaļa 9 līdz 11. Lai nav tā, ka mēs domājam, ka mēs esam necienīgi, vai Dievs man nevar lietot, vai es esmu niecība. Dievs mums nav radījis kā dubļus. Viņš mums ir radījis kā savus bērnus. Viņš mums ir radījis savai godībai. Ja? Tā arī, ka mēs bieži vien tiešām gribam salīdzināties ar tārpiem, bet patiesībā ne, mēs esam Dieva bērni. Ja? Un Jozos 2. nodaļa no 9. līdz 11. pantam, 2 pantiņi. Un viņa ir runa par tiem izlūkiem, kur aizgāja vēlreiz tā kā izlūkot zemi, divatā. Un viņas uzņēma tā kā netikli pie sevis un paslēp viņas. Un šeit ir runa ar viņu. Un viņa tiem vīriem sacīja, es zinu, ka tas kungs jums ir devis šo zemi, un ka mūsu pārņēmušas bailes no jums, un ka visi šīs zemes iedzīvotāji ir izbijušies jūsu priekšā. Jo mēs esam dzirdējuši, ka tas kungs ir licis izsīkt niedru jūras ūdeņiem jūsu priekšā, kad jūs bijāt iznākuši no Ēģiptes.
un ko jūs esat darījuši viņpus Jordānas tiem 2 amoriešu ķēniņiem, Sihonam un Ogam, kurus jūs, likdami lāstam nāk pār viņiem, esat iznīcinājuši. Un to dzirdot, mūsu sirds ir kļūsi bailīga, un neviena vīra drosme vairs nav pacēlusies pret jums, jo tas kungs jūsu Dievs ir Dievs augšā debesīs un pār zemi, kas ir apakšā zem tām. Mēs redzam, ka Dieva darbi iet viņu cilvēkiem pa priekšu. Šie vīri, kas bija Izraēla tautas sūtīti, viņi aiziet, un tur jau ir runas par viņiem. Tur jau ir runas, jūsu Dievs ir varens, jūsu Dievs iznīcināja tur ķēniņus, viņš pakļāva. Un tas nav tikai par Jozo, kurš bija labs kara vadonis, kurš bija viens kā no piemēriem visā Bībelē. Tas bija Dieva karš, ko Dievs izcīnīja. Un mēs redzam, ka Dieva darbi iet viņu bērniem pa priekšu. Tā Dieva slava, ne cilvēki, iet viņam pa priekšu. Un arī tas pats ir ar mums, kad mēs ieraugam Mārtiņu, es ieraugu Zandu, vai Filipu, Ligitu, vienalga, kur no jums. Mums jāzina, Dieva darbi iet viņam priekšu. Svētais gars ir viņos. Viņi ir piepildīti ar to vispēcīgo Dievu, ar spēku. Kas viņiem var stāties pretī? Viņi dzīvo mūžīgi. Jūs ik viens dzīvojat mūžīgi. Kad es uzlūkoju kristieti, es zinu, viņš dzīvo mūžīgi. Mēs esam tā pastījušies. Tas ir ļoti, man liekas, iedrošinoši. Es dzīvoju mūžīgi, jo Dievs to apsola. Viņš man dod mūžīgo dzīvību. Mēs ieraugam brāļus un māsas, slavu Dievs tev. Forši. Tas taču ir brīnišķīgi. Dievs spēj visu. Dievs spēj visu, un arī mēs līdz ar to spējam, jo Dievs strādā caur mums. 1. Korintiešiem 12.7 teiks, bet tik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars, citam dod ticību tajā pašā garā, citam dāvans dziedināt tajā pašā vienā garā, citam spēku brīnums darīt, citam pravietot, citam garu pazīšanu, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošanu. Viennozīmīgi, ka mums ir svētā gara dāvana. Tā nevar būt, ka viņas nav. Un patiesībā tā ir, es pie sevis arī kādu laiku pārdomāju Dievs, kur tā ir, tas ir noslēpums man. Vai kāpēc es tā ļoti tā kā neredzu viņu, vai es gribētu, lai izpaužās, bet nav. Bet tad, kad mēs kaut vai tiešām parunājam ar cilvēku, kurš nav atziņas Dievu, jūs redzēsiet, ka jums ir jau atziņa. Un tā atšķirīga ir ļoti no pasaules. Jūs parunāsiet, jūs redzēsiet, jums ir gudrība, kas ir pilnīgi pretēji tai gudrībai, ko pasaule saka. Pilnīgs pretstats. Dievs jau mums ir katram devis. Mums ir katram. Nav, iespējams, ka nav. Tātad arī šo ļausim, lai tas vārds mūsos sakņojās. Lai tas neiekrīt akmeņos vai ceļmalā un Sātans nenozog šo vārdu. Ikvienam no mums ir šīs lietas. Matei 1.27. Varat atšķirt, varat neatšķirt, ticiet uz vārdu. Tā stāv rakstīts. Un tie visi iztrūcinājās. Tā, ka tie savās starpā sprieda sacīdam, kas tas ir? Jauna mācība ar spēku. Pat nešķīstiem gariem viņš pavēl Jēzus, un tie viņam paklausa. Evaņģēlijs ar spēku. Mēs, kas sekojam Kristus pēdās, kas mēs esam viņa sekotāji, mēs ejam ar to pašu evaņģēliju, ar ko gāja Kristus. Ar to pašu spēku. Evaņģēlijs ar spēku. Mums ir evaņģēlijs, kas ir ar spēku. Mums tas ir jāpieņem. Tā vienkārši tas ir. Un Efeziešiem rakstīts ir, es atvēršu. 1.19.20 Efeziešiem. 1. nodaļa 1.19.20, tur ir rakstīts šādi. Un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādījis Kristū, to uzmodādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Pārlieku liels Dieva spēks. Viņa spēka mērs pie mums parādās. Un nesakam, neparādās. Viņš ir mums paredzēts. Tas ir Dieva apsolījums mums. Kā ticīgajiem. Šeit teikts. Dieva vārds. Neizdomāju. Tam ir jāparādās ar spēku. Kad mēs pēdējo reizi esam pastāstījuši kādam par Kristu? Nevis ticīgajiem. Kā tev iet, brāl? Vai māsa? Tu lūdzu? Man tā. Tas ir labi, vajadzīgs. Bet kad mēs esam
aizsnieguši kādu. Es to saku sev. Šis evaņģēlijs ir ar spēku. Mēs ļaujam viņam izpausties. Mums ir jāļauj viņam izpausties. Tas ir Dieva apsolījums. Tam ir jāparādās. Tāpēc es gribētu, ka mēs varētu arī pie sevis apņemties, ka mēs varam pastāstīt kādam jau tuvākajās dienās. Neļaujiet, ka arī šī sēkla, Dieva vārds, kas ir dzīvība, kas ir sēkla, ka neiekrīt akmenājā vai uz ceļmalas un ātri nepazūd no mūsu ikdienām, bet lai tā ir mūsu ikdiena, lai mēs to pārdomājam, dzīvojam, ka mēs gribam padalīties ar tiem, kur vēl nezin Dievu, kur vēl nav izglābti, kur vēl tālu no Dieva apsolījumiem. Arī viņiem ir jāsaņem Dieva apsolījumi. Un mums ir iespēja iet pa priekšu un palīdzēt viņiem iemantot. Un mums šeit nav ar ko lielīties. Es atkal man ļoti labprāt patīk pieminēt šo rakstīt, kad, ja mēs esam saņēmuši, kāpēc mēs gribam lielīties? It kā mēs nebūtu saņēmuši. Mēs esam saņēmuši, nevis nopelnījuši, nevis izcīnījuši paši tikai, bet Dievs mums to ir devis. Un arī šīs lietas, šie apsolījumi, tie ir Dievu dot. Un ar tiem mums ir iespējams iet kādam pa priekšu un palīdzēt. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Lai šis ir tālu no mums. Ja mēs dzirdam un neticam, tad tas viss ir lieki. Patās vēl dzirdējām arī tādu labu salīdzinājumu. Kad cilvēki pēc dievkalpojuma, pēc svētbrīža, pēc, lai kas tas arī būtu, kur Dieva vārds izsniedz, var teikt, jā, bija labs vārds, bija svētīgi, bija. Un patiesība ir tāda, ja tas nenes nekādas izmaiņas, tad tas ir bijis tikai skaists vārds. Tas ir bijis tikai skaists vārds. Ja klausītājos tas nav savienojies ar ticību, tad tas neko nelīdz. Ne man, ne tev, nevienam. Tas nenesīs augļus un tas tur arī nomirs. Bet mēs dzirdējam, ka Dievs no tā nav paredzējis. Viņš mums ir devis brīnišķīgus apsolījumus. Un tā ir viņa griba, nevis mūsu. Tāpēc patās arī bija Klifords Kuldīgā. Viņš ar tādu interesantu domu pieminēja. Viņš saka, ar sliktu domu, ar labu domu ilgi nepacīnīsies pretī. Tikai tā, labu domu domādams, ilgi neaizbaidīs projām tās kaut kādas muļķības vai apsūdzības vai viss, kas nāk prātā. Bet mēs lasām salmā pamācībās, kad izteiktam vārdam ir spēks, dzīvības un nāves spēks. Izteiktam vārdam, izrunātam vārdam. Dievs arī runāja un tāp. Mēs sakam, kad Jēzu kārdināja tuksnesī, Sātans viņam piestājās un saka, šito, to, lec lējā, vai vienalga kārdina Dievu. Jēzus nepadomāja tikai savā, galvā, prom Sātani. Nē, tev būs Dievu savu kungu tikai pielikt, viņam vien kalpot. Nē, tev nebūs Dievu kārdināt. Viņš runāja, viņš izteica, viņš to izrunāja. Tam vārdam, ko mēs izrunājam, ir spēks. Līdzīgi ir ar apsolījumiem. Ja mēs ticam, ka šie apsolījumi ir mums, tad meklējam viņus, izlasam priekš sevis, nosaucam to vārdā. Dievs, tu man esi paredzējis, ka tu man atspirdzinās. Es gribu, Dievs, tu redz, ka es esmu sagurs, man vajag atspirdzinājumu. Dievs, tu redz, ka man nav brīvības. Bet es gribu brīvību. Dievs, tu man to apsoli. Tad es arī apņemos, ka es gribu pēc tā iet. Es apņemos, ka es gribu. Dievs, tu redzi manu vēlēšanos, tu redzi mani. Dievs to novērtē. Viņš saka, ka mums ir jātiecās pēc viņa. Mums ir jāliek viss tā cerība, viss tā paļaušanās uz viņu. Viņš mums to grib dot, jo viņš mums ir radījis priekš tā. Mūsu dzīve tiešām pastāv Dieva spēkā. Ja savādāk mēs nepastāvam. Jā, jo mēs tagad jau esam sākuši dzīvot mūžīgi. Tas ir ļoti liels iedrošinājums. Ļoti liels iedrošinājums. Un nav par ko čīkstēt nemaz tad. Tā īsti nav. Protams, sanāk. Bet es jau dzīvoju mūžīgi. Mēs katrs sev varam pateikt, es dzīvoju mūžīgi. Jozos 3.5. Ja vēl esam Jozos grāmatā. Un Jozo pavēlēja tautai, svētījieties, jo rītas kungs darīs jūsu vidū brīnums. Svētījieties. Dievs to drīz izdarīs. Svētījieties. Un pēdējā Jozos 21, 43 līdz 45.
21. Jozos 21, 43 līdz 45. Un tā tas kungs Izraēlam deva visu to zemi, ko viņš zvērēdams bija apsolījis dot viņu tēviem, un tie to iemantoja un apmetās tur. Un tas kungs viņiem deva mieru no visām pusēm, kā viņš to bija ar zvērestu apsolījis viņu tēviem. Un neviens no visiem viņu ienaidniekiem nespēja viņiem pretoties, jo visus viņu ienaidniekus tas kungs bija nodevis viņu rokās. Un netrūk neviena vārda no visiem labiem vārdiem, ko tas kungs uz Izraēla namu bija runājis, viss īstenojās, kā bija teikts. Netrūk nevienu vārdu. Neviens vārds netrūks mūsu dzīvēs, ko Dievs par mums ir runājis, ko viņš mums ir apsolījis. Dievs ir uzticams. Un viņš grib, ka mēs tajos dzīvojam. Neļausim, ka Sātans mums nozog šo domu, ka viens vai otrs vai 5. apsolījums nav man. Tie ir man, tie ir tev. Mēs tajos varam dzīvot.